Spēks. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir spēks. Spēks ir Dieva aspekts. Cilvēki bieži asociē vārdu spēks ar cietsirdīgām ambīcijām un dominanci pār citiem. Tas ir nepareizs spēka pielietojums, izmantot to pret citiem savtīgiem mērķiem un izmantot to nerūpējoties par viņu labklājību. Pareizi izprasts spēks ir spēja pārvaldīt savas enerģijas, galvenokārt priekš sevis pārspēšanas, bet arī citu labā. Šāds spēks ir svarīgs garīgā izaugsmē. Daudzi cilvēki iztēlojas, ka garīgā attīstība izpaužas kā sava veida saharīna saldums, taču svētie ir cilvēki ar milzīgu iekšēju spēku, kura priekšā citi bieži dreb. Tomēr viņu ir spēks tikai labam. Tā saknes guļ ieraktas tīras mīlestības augsnē. Un tātad kopā noskatīsim afirmāciju. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Mans ir visuma spēks, ko virzu sevis un citu guļošu dvēseļu atmodināšanai. Un tātad kopā noskatīsim lūkšanu. Ļauj man just, ka tavs spēks plūst manās vēnās, dzenas manās domās un aizdedzina manas cēlās jūtas ar mīlestību pēc tevis.